No 6. līdz 10. maijam Vidzemes augstskolas turisma un viesmīlības vadības fakultātes 3. un 4. kursa studenti devās uz Igauniju, kurā aizvadīja ārvalstu mācību praksi. Praksi nodrošināja Norplus piešķirtais finansējums, un prakses vadītājs bija docents Andris Klepers. Studenti devās izpētīt Pērnavas un Sāremā salas turisma piedāvājumus, infrastruktūru, kā arī iepazinās ar igauņu turisma studentiem. Tika aplūkot un izmēģināt dažādu unikālu turisma piedāvājumu, kā arī apmeklēt Kurasāras pilsētas 450 gadu dzimšanas dienas svētki. Pirmdien, agri no rīta, grupa izbrauc no Valmieras un jau pēc stundas sasniedz robežu punktu Kīsarāmu, kur studenti saņēma pirmās prakses instrukcijas. Sasniedzot Pērnavu, studenti tika iepazīstināti, ar ko Pērnava ir tik atšķirīga un unikāla Igaunijas kontekstā. Kā pirmo apskates objektu, studenti apciemoja spā centru Tervise Paradīzes spā, kas ir lielākais ūdens akvaparks Igaunijā, kā arī veiksmīgi darbojas kā spā viesnīca. Tika aplūkots Raimonda Valgras muzikālais piemineklis, un turpmāk tika saņemti jauni uzdevumi par Pērnavas turismu izpēti, kas tika veikti Pērnavas pludmalē. Pēcpusdienā tika apciemots pilsētas centrs un turisma informācijas centrs. Pēc vizītes studenti tika laipni uzņemti Pērnavas koledžā, kur līdzekus koledžas iepazīšanai studentus ar izglītojušu lekciju iepazīstināja igauņu turismu lietpratējs Aivars Rukele, kas sniedz ieskatu Igaunijas dabas turismā. Diena noslēdzās ar 5-zvaigžņu luksus viesnīcas Amenda villa apmeklējumu, kā arī spraigu basketbola spēli studentu starpā Joulumaja kempingā. Šodien bija pirmā diena Igaunijas praksē, un mums gāja visādi. Bija diezgan grūti. Šī bija burvīga diena. Esam patīkami pieksuši, jo mēs šodien sadarījām ļoti daudz. Izbaudījām Pērnavu, bijām pludmalē, iemaldījāmies nudistu pludmalē. Es domāju, ka šis ir labs sākums. Otrās dienas rīts sākās ar Somāna Nacionālā parka apmeklējumu, kur studenti tikās ar Algis Marco un tika iepazīstināti ar aktīvā turismu uzņēmumu Somā.com, kas veiksmīgi darbojas parka teritorijā. Studenti iepazinās ar pozitīvo piemēru, kā uzņēmumi darboties aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī tika iepazīstināti ar tā saukto 5. sezonu. Palu sezonu Somāna Nacionālajā parkā, kas aplūdina milzīgas parka teritorijas, ļaujot laivot pa mežiem, pļavām un pat māju ābendārziem. Palu sezona, diemžēl, bija tikko kā noslēgusies. Tomēr, neskatoties uz to, studentiem bija iespēja doties izbraucienā ar kanoju laivām, kas izvērtās par aizraujošu piedzīvojumu. Pēc aptuveni 2 stundu brauciena studenti tika iepazīstināti ar iespējām purvu izmantot turismā un devās pārgājienā ar speciālām purvu kurpēm. Vakarā grupa ar parāmi pārcēlās uz Sāremā salu un iekārtojās Rubija kodu apartamentos, kur studenti kopīgi vakariņoja pie pašu gatavotas maltītes. Staigājām pa purvu ar sniega kurpēm. Nebija nācies vēl pa purvu staigāt ar sniega kurpēm, bija iemēģināts sniegā iepriekš. Bet, principā, vakardienas tas grandiozākais pasākums tiešām saistās ar aktivitātēm, ko mēs paveicām, un tas bija vienkārši fenomenāli. Ņemot vērā to, ka netikām uz laivu rallī, tad šī bija diezgan lieliska alternatīva. Tās emocijas ir principā lieliskas, tas, ka tev visādi krūmi nāk virs un tas, ka tu kaut kur tur sagriezies un tā, bet, principā lielisks komandas darbs.
Trešā diena iesākās ar Kurasāras koledžas apmeklējumu, kur tikām iepazīstināti ar Sāremā salas turismu piedāvājumiem un attīstības plāniem. Pēc aizdītās lekcijas Kurasāras koledžas 2. kursa turisma studenti novadīja ekskursiju pa Kurasāras pilsētu un sniedza mazu ieskatu vietējā kultūrā un ikdienas dzīvē. Ekskursija noslēdzās ar Kurasāras pils apmeklējumu, pēc kuras studenti devās aplūkot vietējo Sāremā salas ostu un lidostu. Tika veikta arī aktivitāte ar vēsturisko notikumu atspoguļojumu Vidzemes augstskolas studentu radošā izpildījumā. Norisinājās cīņas un rituāli izpildi starp seno vikingu un kuršu ciltīm. Pēcpusdienā tika apmeklēta Kurasāras pilsētas 450 gadu dzimšanas svinības, kas pilsētas centrā pulcēja lielu skaitu vietējo iedzīvotāju, turistu un tirgotāju, kas piedāvāja savu vietējo produkciju un izstrādājumus. Is it free day for you or Almost. Yeah. Was it school day? It was a school day, but we had we didn't have all the lessons. Okay. Because of this event. Yeah. Okay. Is it only today? It's actually it started today, but it's continuing okay. tomorrow and also all weekend. Yeah. Okay. Svētku izskaņā tika vakariņots tradicionāli no salas Veidzirnavu restorānā, kur līdzekus burvīgai maltītei restorāna pārstāvis sniedz ieskatu par ēdināšanas biznesa iespējām uz salas. Pirmo reizi mūžā redzēju uguņošanu, kas notiek gaismā, 8:00 vakarā, kad vēl ir saule. Izsmējāmies ļoti labi, tas pats labākais, ko es atceros. Pats pasākums visvairāk bija interesants ar to, ka mēs kaut ko darījām un veidojām dažādus pētījumus. Makaroni izdevās lieliski. Es domāju, ka šodien staļanka arī būs garšīga. Es varēju vairāk maizītes attaisīt no mājām, tas vienīgais. Man patīk viņš. Huimiunettonen emali sekä maire mammoseni. Osasit omenan tehdä, taisit taime kasvatella. Et osannut istutella, panit puille pyöriville, varvoille vapiseville. 4. dienā prakses dalībnieki devās uz Kurasāras turisma informācijas centru, kur tika pārspriesti aizdīto svētku plusi un mīnusi. Prakses dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un sniedza savus padomus turpmākai turisma attīstībai Kurasāras pilsētā, kā arī studentiem bija iespēja izteikt savu vērtējumu Sāremā salas suvenīru konkursam. Tālāk grupa devās uz uzņēmumu Good Karma, kur tiek veidotas ziepes tikai no organiskiem izejmateriāliem. Studenti iepazinās ar uzņēmumu darbību, kā arī paši varēja izveidot savas unikālās ziepes. Pēcpusdienā grupa devās vairāku kilometru garā pārgājienā Vilsandi Nacionālajā parkā Harilaidas pussalā, kuras laikā studenti iepazinās ar putnu vērošanas niansēm, pasniedzēju Andra Klepera vadībā. Tika apskatītas salas dienvidu tālākais punkts, kā arī aplūkot Kīpsāras bāku un nobaudīts kadiķu sīrupus. Kadiķi ir viens no Sāremā salas lepnumiem, un to var atrast sākot no virtuves nažiem līdz pat sīrupiem un cinepēm. Vakarā tika sasniegts Pīdula kempings, kur grupas pavāri pagatavoja gardu ugunsupu. Vai grāvis vai pūrs, jo tas ir mešs vai grāvis. Igaunijas ceļojums ir, es pat teiktu, pārāk izdevies. Nav bijis nekāds akšens, ka nav kaut kas nepaticis. Kā es, piemēram, nejūtās noguruši, mēs tur nostaigājām cik tur 19 km. Bet bija ļoti garšīgi visi cieņi. Tur es jau redzu pavārīti. Tiešām bija ļoti garšīgi zupiņi.
Noslēdzošās dienas rītā grupa bija nonākusi līdz vienam no Sārumā salas top 3 apskates objektiem – Pangas klintīm, kur tika noskaidrot iežu izcelsme, vecums, kā arī meklēts fosīlītes. Pa ceļam studenti iegriezās apciemot Musķela sinepju ražotājus, kas jau vairākus gadus pārcēlušies uz dzīvi Sārumā salā no Vācijas un uzsākuši sinepju ražošanu, kas veidots tikai no dabīgām izejvielām. Arī studentiem bija iespēja iegūt zināšanas par to, kā tiek veidotas sinepes un pašiem tās pagatavot. Ceļā uz prāmi tika piestāts pie Anglas vēja dzinavām, bet par pēdējo apskates objektu kļuva vēl viens no Sārumā top 3-nieka – Kālija meteorīta krāteris, kas veidojies pirms vairākiem tūkstošiem gadu meteorītam ietriecoties zemē. Tā jau ir pēdējā diena, tāpēc es varu lieliski nokomentēt, kas man ir ļoti paticis. Tā noteikti bija otrā diena, kad devāmies Somā Nacionālā parka ar puru kurpēm un izbraucām ar kanoe laivām. Es īstenībā sagaidīju daudz vairāk nekā es biju gaidījusi. Ļoti pārsteidz un man ļoti patīk tas, ka katra diena ir savai tēmai. Ļoti patīk kursārēji savus kolēģīšus apskatīt turismu informācijas centrām, kā viņiem iet un redzēt pilsētas svētkus. Vēl es gribēju īsumā pieminēt arī pirmās dienas vakar basketbola maču ar pasniedzēju. Tas arī ir noteikti notikums, ko ir vērts atcerēties. Grupa burvīga, brīnišķīgi, normāli jauni cilvēki, kas interesēs par savu darbu, visi iet un visi interesējās. Viens neņauda, kā saka, normāli čom un meitenes, ko es varu pateikt. Paldies skolai, pasniedzējiem Andrim, kā arī visiem to un tegā. Prieks. Sārumā brauciens 5 dienas, kā teikt, sārumieši kenā. Viss ir kenā. Kenā tas nozīmē jauki, un kopā ar jums tas tiešām bija jauki, jo ļoti pieredzējuši, ļoti atbildīgi, ļoti tādi mērķtiecīgi un zinātkāri studenti. Uzreiz teikšu, praksa ir izdevusies, savu mērķi ir sasniegusi, un arī esmu daudz labāk iepazinis mūsu pašu students, un man ir liels gandarījums. Bija izdevība salīdzināt ar Igaunijas studentiem, un es tiešām redzu, kur jūs esat auguši un esat ļoti profesionāli. Tā kā, lai visiem veicās un paldies par kopā būšanu. Ar to arī Nordplus Igaunijas prakse Vidzemes augstskolas studentiem noslēdzās, un grupa atgriezās Valmierā, lai ar iegūtajām zināšanām un pieredzi veiksmīgi varētu domāt par turismu attīstību Latvijā. Šis brauciens bija vērtīgs iegūms un neaizmirstama pieredze katram ekskursiju dalībniekam. Viss bija vienkārši kena.